Filmējās? Filmējās. Tā. Tagad tā. Mēs bijām šodien pamakšķerēt. Vakarā bijām, noķērām zivi, Elīnai negaršoja. Šodien izdomājām, piečakarēsim Elīnu ritīgi. Saķērām zivis, iedosim viņai ēst kaut ko. Mēs viņai saķērām, re. Mums ir bute, bet buti mēs viņai nedosim. Buti mēs viņai nedosim, buti mēs paši sev paturēsim. Tad mēs vēl noķērām, re, šito te. Celies augšā trakais. Re. Akmeņi, nē, kas tas tāds? Jūras velns, bet tas viņai negaršoja. Labi, re, ko vēl mēs šodien dabujām. Šito te, re. Steinbits, akmeņu grauzis. Bet to mēs ar viņai nedosim. Mēs viņu zinām, kā mēs piečakarēsim, mēs viņai šitos iedosim paēst. Bet tā, lai viņa nezina. Šitos te gliemežus iebarosim viņai un rīt redzēsim, ko viņa teiks. Tagad es viņus notīrīšu, tagad skatās, gaidat. Noliksim kameru, jo. No gliemeža šitāds gabaliņš paliek tikai gaļas ēdams. To mēs citronā iemarinēsim. Un rīt sviestā viņai uzcepsim, lai ēd. Būs ko priecāties. Pēc tam varēs lielīties, ka gliemežu sēdusi. Gliemeži notīrīti. Tik daudz, cik tur bija 11 gabali kaut kādi. Tik daudz mums tā gaļiņa sanāca. Neko daudz nav, bet ir. Citronu pieparos ieliksim līdz rītdienai, un rīt pusdienas laikā iemānīsim Elīnai. Es ko šī teiks? Davai!
Nāc, Elīna! Nāc, es tev uzsildīju, uzcepu. Dzirdi? Nā, zivs pēc tam cepšu. Mēs tur Juris mūs tur cienāja visādām, tur Latvijas gardumiem un visu kaut ko. Kur Juris ir dabūjis Latvijas gardumus? Viņam tie cienījumi, vienādi sēdi. Maiz gribēsi? Jā. Tie dakši es uzliku, es tev pagarīšu. Nu, mums tur Juris ar visādām tur filējas gabaliņiem tur cienāja. Isti? Līdzīgs. Un ja tur vēl cepes krāsnī cepa, vēl tagad tur šašliku sataisīja žāvēt gribēja, bet Juris aizgāja gulēt. Kiks jau bija savu lāzaru šovu. Palaid, pie leduskapa. Ēdīs kaut ko klāt? Tik labi. Eurē? Kas tur ir maizē? Karamelīt, tas runā ir kaut ko. Nav viss viest, kā? Nu jā, ka nav. Reku zivs rītā cepšu zivu. Reku zivs. Gribēji zivi? Nē, augšā sāk smažot, kā zivs. Pagaršo. Vai es atpiemuļu? Malac, dušiņā vēl jāiet. Kaut kas baigi interesantais. Jā. Es citrons vēl varbūt pa daudz, ne? Jā. Pats ir? Hart. Un garša ziņā. Pagāja, jau izbaudīju. Ir kaut kas dīvains. Garšo? Pēc kā speķi pika. Bišķi garšo pēc ananās. Pēc ananās? Nu, man tā liekas. Nē, tas man garšo labāk. Elīnai garšojot pēc ananās. Pēc kā tev? Speķi klučs. Pīki atnāc pagaršo tu! Nu, labi. Viņš zina, ko ēd. Viņš nebija mājās. Ai, es saki, interesants, jā? Elīna teica, ka pēc ananās garšojot. Zini, kas tas tāds bija? Gliemezis. Viņai tā ir, viņai, ka pasaka, ko viņa ēd, viņa var apvemties. Es gribu pagaršot gliemezi. O, Kiks nākies gliemezis. Nu, normāls. Nu, taču ritīgi garšīgs. Ananās. Un pirms tam tu teici garšo pēc ananās. Nevajadzēja vispār neko teikt. Es saprotu, ka gultā. Nu, garšīgs un nopietni. Mamā, tā kā speķis. Mami lapēd jau. Super. Nevies tas, ka karsts bija. Garšīgs. Ananās. Arī ananās. Viens ko priecīgi nebija. Ananās.
Kas ir, Elīna?